Sveiks, sveiks. Klausies manas dienas skaitītas. Ko tu, Andri, uztraucies? Neuztraucies? Kādas dienas tev skaitītas? Vai tu nedzirdēji, ka tur Žiģonaks taisa atentātu pret manīm? Oi taisa, oi būs, redzēs jau zāli, es jau paņēmu gabaliņu, saules veikalu zobos turu, druk vajadzēs iet projām, no kā dzīvot, avot no dāji dzīvošu. Klausies, ko? Jā, manī būs, klausies, tu varētu manā vietā, oi kā tu varētu, da tu ko? Da tu varētu, es tev rakstīšu scenāriju, tu kā aktieris, pildi. O, tu taču cirka mākslinieks, es cirka mākslinieks, da es varu pats, da ko tu vari pats, es tev uzrakstīšu, da kā man tā var rakstītā, es pats varu būt saimnieks, Klauso, Žiģonaks nāks, kaut kas atnāc, klausies, tu bato, klausies, ja es tevi neklausīšu. Ja tu mani neklausīsies tevi, ar regiem. Klausies, nu, ko tu te bučoties bez mazvairiem? Tā nav labi. Klausies, zini, ko es dzirdēju? Davai sādaisim tādu, tu aizej uz to tādas, to, kad tu tuļnu, mēs. Ko tu te mēs, tu tikai pildīsi. Labi, ar mieru, klausies. Ot meženiece, ai kāda smuka meitene, ai kāda laba meitene, ai kāda meitene, oi kāda meitene. Klausies, viņa grib visu mūžu sapnis viņai tikt pansionātā. Klausies, kaut kāda nāk. Meženiece, oi sveika meženiece, Mārīte. Klausies, Mārīt, ko tā tāda? Ko tu tāda saīgusi? Pansionātu pazaudēju. Klausies, Mārīt, pansionāts ir jaunība, mācionāts ne jaunavība, nekas, mēs atgūsim, nu kad egu no augšā, acis un pragamba. Jābūt sabiedrībā, jāparāda, ka tu cietēja. Nevajag rādīt, ka tu cietēja. Tu esi uzvarētēja, tāpēc, ka uzvarētēja. Es tagad pelnos. Kādos viņa pelnos? Citiet, kamēr viņa tur abi sačuksās, es jums kaut ko pastāstīšu. Ziniet ko? Es tajā pansionātā pats gribu. Man ar tie vecīši tā patīk. Nē, vecīši nepatīk. Man patīk krēsls. Tā kā gribuši, ka tādu krēslu nopirka, tā cērt krēslu. Es kā pasēdēju tajā krēslā. Vai. Ui, šitādā krēslā. Man pat priekšsēdē tā krēsls nav tik mīksts. Es ir. Vai, kur viņi palika? Kas tur palika? Es no pelniem atzimšu un sēdēšu krēslā arī. Oi, kurš jābija Jēzus Marija, jāiet projām. Galvas ripos.